tā jaukā tēma, ka bērni tiek aicināti uz tādu solidarizāciju un iepratījumu kaut kādai individualizācijai, kas, man liekas, šobrīd izplatās, un bērni kļūst arī individuālāk un draudzējās tikai ar saviem mobiliem telefoniem vai datoriem. Varbūt tas nav tāda pilnīga aksioma, bet principā iet uz to. Tad šajā gadījumā, protams, 100 gadus atpakaļ, kad nebija nekādas tehnoloģijas, nekā, un tas prieks bija jārod vienam ar otru, un tajā vidē plus iedarbinot savu absolūti plašo fantāziju, ko arī viņi tad dara. Un tas ir tas stāsts, ko, man liekas, ir vērts izstāstīt par to, ka vienotībā ir spēks, lai cik tas arī neizklausītos tā varbūt tā utopiski, bet tas ir tas pats motīvs, viens par visiem, visi par vienu, jo te arī tas pierādās, ka tikai kopā darot, viņi kaut ko arī panāk. Ir tā vērtība Vārnjelas republikā tāda, ka tur ir tāds mūsu vēstures slānis, mūsu patiesībā kaut kādas pavisam netālu vecvecāku dzīves slānis, ka mēs esam ļoti stabili aizmirsuši, mums nav bijis iespēja tam pieskarties un arī joprojām. Mums vairāk vienkārši šī slāņa nav, un tas ir tieši šis pilsētu proletariāts, ko mēs vispār tādi briesmīgi skan, un mēs jau esam tādā, mums pumpas metās dzirdot to vārdu proletariāts. Man gribētos teikt, ka tieši tā Vārnjelas republika ir tā grāmata, ka tas ir lielā mērā, kur mēs varētu rehabilitēt to vārdu un teikt, ka jā, ka tieši darba cilvēki, rūpnīcas cilvēki, kādi bija 20. gadsimta sākumā, ka tā ir viena ārkārtīgi liela mūsu vispār tautas sastāvdaļa. Mūsdienās bērniem kaut kā visu piedāvā ļoti gatavu. Tā kā multfilms, rotaļlietas arī tādas, kuras neprasa pārāk pieslēgt iztēli, bet tad pirms 100 gadiem bērniem bija variants, kad jebkas bija rotaļlieta vai grāmata, kad dabūja kaut kādu vienu grāmatu, tas bija vesels notikums. Un tā grāmata gāja visiem uz riņķi, visi viņi izlasīja un dalījās, bet šobrīd tas, ka viss ir gatavs un ļoti maz iztēle pieslēdzās. Manifestumu taču parakstīs vēl kāds. 10 cilvēki, 100, varbūt 1000. Un iedomājies, tikai tas tādu varēs nesāt, kas būs parakstījies. Cits neviens pat nenojautīs. Un ja arī nojautīs, tad gribēs sev tādu dabūt. Ģeniāli! Es ļoti to ceru, ka mūsu bērniem ir tādas pašas jūtas, tas tīrums, tas gaišums, tas cilvēcīgums, kas ir tiem bērniem pirms 100 gadiem. Viņiem pašiem ir orķestris, un viņi spēlē sevis radītas dziesmas, un tad tas bija tas galvenais uzstādījums. Un to stompu daļu es ņēmu ļoti nopietni, jo es esmu ierastījis mājās visu savu virtuvi, ko es sarakstīju pēc tam, no kuriem veidoju partitūras. Tā kā var dzirdēt visu manu virtuvi, tur skatos. Bērni pat nezinot, kas ir maršalietis, ļoti labi uztver šo mūziku un ļoti, tā ir tik ļoti uzrunājoša melodija, ka viņi noteikti paliek arī galvā un atmiņā. Tā kā tas bija grūtais momentiņš, jā. Es veicu aptauju, kādas ir asociācijas, kas ir obligātais tāds Vārnjelas republikas asociācija, kāda. Un tad, filma, kur ir 70. gada filma, jau 40 gadi apkārt. Viņi ir atstājusi ļoti dziļas pēdas latviešu tautā, un tās pēdas ir tādas, obligāti ir svilpsrīšana un obligāti ir kūkēšana. Pārējais, vēl ir viena lieta peļķa.
tā godīgi bērnu nospēlēt ir šausmīgi grūti. To viņu domāšanu uztvert, to viņu pasaules izjūt, to pirmreizīgumu, to atdzīvināt atpakaļ. To, kā tad bija, kad pirmo reizi meitene pieskārās tavam vaigam ar lūpām? Patīkams process, ka neviens uz tevi nevar kliegt, ka tu beidzot būs pieaudzis. Tā, gribās jau tā atpakaļ, kad debes bija zilāk, zāle zaļāk. Un vasaras bija baigi garās, vesela dzīve. Es domāju, ka Kristīna Rauska ir izdarījusi milzumu lielu darbu, un viņa viena atspēko mūsu 9 vai 10, cik mēs tur esam. Tā kā tas nav, kad nāks tikai meitenes skatīties uz puikām teātrī. Es ceru, ka nāks arī puiši skatīties uz to mīci, jo man liekas, ka Kristīnai ļoti labi izdevies ir to meitenīgumu, to draisko, to dzīves garšu, tā laika sajūtu uztvert. Te jau ir par bērnu pasauli, par cerībām un sapņiem. Bērniem ir tās pašas ilgas pēc mīlestības, pēc draudzības, pēc sapratnes, pēc vienotības vienam ar otru, pēc kopības un pēc mīlestības. Tā kā tas ir tas, nekas jau jauns nav šai pasaulē vairs. Varbūt, ka tā nav tikai puika izrāda no tāda viedokļa. Puikiem varbūt vairāk patiks, bet tomēr tur ir daudz puiši, kur mums jau ir 30, mums savas bārdas, viņas tiek maskētas un nodzītas. Es domāju, ka arī mamām būs ko redzēt. Ļoti maz vispār mūsu kaut kādā vēsturē var atrast tādas naivas lietas, kāda ir Vārņavas republika. Un tas ir tas lielākais labums, kas man katrā ziņā noteikti silda sirdi. Un katrā ziņā ir tas, kāpēc es gribētu, lai ne tikai mani bērni redz, bet arī mana vecuma cilvēki. Un jā, es noteikti savu māmu arī aizvedīšu paskatīt. Tas būs tāds jauks ģimenes pasākums. Gan vecākiem būs ko atcerēties, kā tad bija, gan arī mazais skatītājs varēs paskatīties, kā tad citi bērni dzīvojuši tik lielu laiku atpakaļ. Tas varbūt banāli būtu teikt atkal par tiem ideāliem, bet es tāpat gribu domāt, kur tad, ja ne šeit, par to, lai pasaule būtu labāka.